Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Oh geezer, don't you treat me so mean. You're the meanest old that I ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right. Pastāst pārējiem, kādu dziesmu dziedāji? Es dziedāju dziesmu Hit the Road, Jack. Izskatās, ka tāds noskaņojums dīvains arī bija žūrijai, jo viņi tādi bija domīgi, klusi, un pēc tam bija diezgan labas atzīmes. Kāpēc tā? Viņus kaut kā iespaidoja īpaši, vai tā ir tikai dziesma? Jā, zinu, kā man īpašas prātspējas. Nē, patiesībā es domāju, ka viņi vienkārši nevarēja izšķirties, vai likt to 10, vai tomēr nē, un tomēr izlēma, ka nē. Skaidrs, vēl pieturēja tās atzīmes. Ko tu dari ikdienā? Vispār es esmu programmētājs, bet kādreiz esmu dziedājis un ļoti patīk šeit tad aiziet uzdziedāt. Tā kā. Jā, labi, Hit the Road, Jack, tad aiziet. Paldies tev. I can see your face. No more. Yeah. Tu dziedāji dziesmu I Have Nothing, tas ir Whitney Houston. Jā. Kāpēc tāda dziesmas izvēle? Es tikai nesen sāku dziedāt karaoke Alā un Rokafēnīcā, un es dziedāju I Always Love You. Whitney Houstons, un tad es sapratu, ka kaut kas ir jāmaina. Un es sāku meklēt Whitney Houstons, jo viņai ir balss testūra, visas tās dziesmas, kas ir. Viņai ir tā kā ļoti atbilstošas manai balsī. Viss ir perfekti, kā man vajag, un es sāku rakāties viņas dziesmās. Es tālu neaizrakos, aizrakos līdz I Have Nothing, un tur arī paliku. Un tā es esmu tikusi līdz šeit dziesmai, un es viņas iemīlējusi un visādi izdziedājusies. Ir bijuši, ka karaokē, kas prasa 3 reizes dziedāt. Es tiešām ļoti iemīlējusies šajā dziesmā.